negulētā naktī. Vēl tikai viena vārtī šajā negulētā naktī. Coyote fly, fly, coyote fly, fly. Mana glāze Haribo, tikai es esmu. Jā, tad sev vēlāk piedīšu. Mēs ar jums Coyote fly. Kas? Kas? Stūris, kāds bombs. Mēs Coyote fly. Jā. Atdod telefonu! Tiesas sēde paziņo par atklātu. Tiesas sēde notiks šādā sastāvā. Tiesnesis Mirta Cīksova un tiesnesis sekretāra Dzidrika Menska. Tiesājumiem ir tiesības aizstāvība. Ja nepieciešams, var lūgt valsts spēju pieaicināt advokātu. Tiesnieks lūdz iziet no zāles. Dod vārdu prokuroram. 2010. gada 6. novembrī ap 24:00 uz Alfas jumta Rīgā Igors Paukovs mankārīgos nolūkos uzbruks Svetlānai Jurēvičai. Kā rezultātā tika nodarīti vidēji smaguma miesas bojājumi, kā arī tika nolaupīts mobilais telefons. Materiālajie zaudējumi ir ap 200 latiem. Pagājušā gada 6. novembrī ap 24:00 mēs ar savu draudzeni Aņu devāmies uz mašīnu, lai dotos uz naktsklubu Coyote fly. Bet pēkšņi man uzbruka kāds pilnīgi svešs vīrietis, kur, cik es saprotu, sauc Igors Paukovs. Viņš man atņēma telefonu un maku un aizbēga prom. Es paliku zemē vārdu. Šis cilvēks jūsu telefonu ar maciņu vai bez? Ar maciņu. Kāds jums bija telefons? Nokia 3201. Kā jūs varat apliecināt, ka tas ir jūsu telefons? Es nevaru, bet ir ar liecinieku palīdzību. Ir pietiekuši daudz liecinieku. Bet manam cilvēkam ir vairāk liecinieku, kuri var pierādīt, ka viņš tajā laikā bija atradies savas mājas. To mēs vēl noskaidrosim. Labi, vairāk jautājumu man nav. Lūdzu, tiesa izsaukt pirmo liecinieci. Iet iekšā. Kur tu atradies 6. novembrī 12. naktī? 6. novembris, nevar cerēties. Es un man draudzene Svetlana, mēs gājām uz Coyote fly, lai pavadītu labu vasaras naktsniņu. Es gribēju teikt rudens naktsniņu. Un tad uzbruka šis jaunais cilvēks negaidīti un no muguras. Un atņēma manai draudzenei telefonu. Es nedaudz sabijos un es aizbēgu prom, jo man izdevās izdzīvot, taču viņu aizskara arī fiziski. Tur atradās vēl kāds cilvēks bez tevis? Jā, tur atradās mana draudzene, šis jaunais zaglis un vēl viens acu liecinieks, kuru jūs, cik es zinu, izsauksiet vēlāk. Vairāk man jautājumu nav. Vairāk jautājumu nav? Ir. Kādi? Vai jūs esat pārliecināti, ka šis jaunais cilvēks jums tiešām vēlējās, jūsu draudzenei vēlējās nozagt telefonu, vai arī viņš vēlējās tikai pacelt un izpalīdzēt? No. Tātad, jūs man prasat, ko lūdzu vēlreiz aizmirsu? Vai šis jaunais cilvēks patiešām vēlējās nozagt, vai viņš vēlējās vienkārši izpalīdzēt jūsu draudzenei? Kā
kādā veidā viņš varētu izpalīdzēt manai draudzenei, brutāli no rokām izraujot telefonu kā mafija un pie tam vēl viņu nogrūžot zemē un sitot viņu un spārdot viņu kā necienīgu cilvēku. Vai tad viņa nav pelnījusi arī kaut kādas cilvēktiesības? Tas ir briesmīgi. Mums ir pierādījumi, ka šis jaunais cilvēks... Nu tad parādiet savus pierādījumus. Tu pa galvu dabūsi. Es tev uzsūtīšu adresu. Davai! Jā. Davai! Iegāja lieknieks zālē. Ko darīja Alfā 12 naktī? Pastaigājos. Pārbrakstot situāciju, kas tur notika. Es gāju, un tad divas padrugas gāja uz Coyote Fly. Es dzirdēju sarunu. Sēdēja apsūdzētājs. Viņš sāka kliegt, un es aizbēgu. Esmu pārliecināti, ka apsūdzētais vēlējās tieši apsaka Svetlānu. Nē, bet tā izskatījās. Mans klients šai apsūdzībai nepiekrīt, jo situācija bija pavisam savādāka. Tagad. Es, Igors Palukovs, pagājušā gada novembrī gāju pa Alfsjumu, kad es ieraudzīju Svetlānu ar savu draudzeni. Viņai izkrita telefons, un es viņai gribēju viņu padot. Es viņu pacēlu, viņa izbijās un nokrita. Es viņai netīšām iespēru, sabijos un aizskrēju. Tiesa pasludina, tiesa sēd par slēgtunieti apspriesties. Tiesa uzskata faktus par pierādītiem un piespiež 5 gadu ilgu cietumsodu Igoram Pukovam. Vēl viena, vēl tikai viena. Mans klients apsūdzībā nepiekrīt, jo situācija Coyote Fly. Pagājušā gada 6. novembrī 24:00 Coyote Fly. ielā. Pagājušā gada 6. novembrī Mana glāze Haribo, tikai es sasaldēts. biznesmenis. Porietis! Pats. Ko?